Nu, kur tas attaisījušies, ko? Čau! Hello! Tā īsāk pastāstiet, kur jūs piedalījāties un kāpēc jūs nebūsiet uz nākamo mājas spēli mūsēju? Nu, mēs būsim Vācijā. Kāpēc? Pārstāvēsim Latviju lielākajā street food notikumā un sacensībās vispār pasaulē. Kā jūs tur nokļuvāt? Mēs uzvarējām kaut kādu konkursu. Kaut kādu konkursu! Labs! Eiropas Street Food Awards Latvijas čempioni mēs esam. Tad oficiāli jūs esat labākais street food Latvijā, it kā? Jā, mēs esam labākais street food Latvijā. Jā? Redzi, novērtējat, jā? Mēs gribējām jūs teikt tos labākos, uzmundrinošākos vārdus un pavadīt jūs ceļā. Jūs esat maleči, ka jūs saņēmāties un tā jums būs liela, superīga pieredze, kas noteikti dzīvē jums noderēs un lai jums veicās, lai izdodās, iznest Latvijas vārdu pasaulē. Mēs esam doši arī mazas dāvatiņas. Draugs, zini, ko es jums teikšu? Lieta tāda, ja, kas, ja saka, ka cilvēks tas, ko viņš ēda, ja, tad, nu, es vienkārši pārtieku no jūsu mīlestības. Un galu galā, nu, visi dod dāvanas, es arī došu dāvanas. Es esmu, tas ir 4, jā, bet, nu, viss maz, nu. Bet viņam man ir. Tev ir, super. Es gribu šito. Un cils būs pēdējais 3, sorry. Maucam! Vai pielaidīs pēc tam? Tas ir jautājums. Ko? Nevar pielaist? Noslāpēt, lai labāk skaļa. Nu ko? Sākums labs, nelec. Nu, bet no rīta piešķīlās it kā viss normāli. Un brauc un es biju mojkā gan. Nu ko, davai? Stumjam. Palīdzēt to Vāciju tik, ne? Palīdzēs to Vāciju tik reāli. Vācija, ne? Un tā viņi aizbrauc uz Eiropas čempionātu. Septembra beigas, pirms spēles treniņš pret Ogri. Nu, mēs tā kā jau latvieši, kā tauta paliekam mazāk. 11. Kam? Mācies, nu, normāls. Veidīgi? Nu, nē, tas sāk pierast. Kāpēc mums tā notiek? Nav ne jausmas. Kādi varianti? Rudens prioritātes kaut kāds besīt treneris gaida Daņkies, es nezinu. Ja nopietni. Nav ne jausmas, nu. Citas dzēles, citas fiškas, citas lietas. Mums nākošu gadu tad jaunu komunu taisam. Varbūt, nu. Zini, kā tajā skolā bija, ja? Lika ķeksīšas pa apmeklējumu, ja? Ja negrib cilvēku. NV. Mēs cīnamies par 3. vietu. Jā, vēl cīnamies. Es to godu Dievu vārds nesaprotu. Es šito daru tagad te. Kā tu domā? Jo tev ir 3. treniņš, tev vajag 3 lietas labas lietas dienā. 3. šodien treniņš. Nē, ok, es jūtu, ka nākamā sezona mēs darīsim tādu versiju, ka es staigāšu blociņu un rakstīšu NV tā kā. Nu, tā kā ir ieradies vai nav ieradies treniņu, un no tā mēs kaut kādus secinājumus darīsim, jo nu reāli ir pēdējie treniņi kapasvēti normāli. Un mums pagājušajā nedēļā nebija treniņš, jo mums nedēļas pauze, iedavām brīva, lai viss tā atpūšās. Tā kā. Un treniņš tikai reizi nedēļā. Nu, nezinu. Būs tā kā... Jo tā jau vispirms sezonas saka, jā, būs, viss notiks. Būsim, un tad čuču. Bet, nu jā, paldies, ka atnāc tie, kas bija. Bet nākamā sezona, laikam, mēs izdarīsim kaut kādus secinājumus. Ok, pagāja pusstundu no treniņas sākuma, tā depresuha pārgāja. Džeki, tie, kas ir forši trenējās, labā noskaņojumā, visi kārtībā. Bet, nu, tas pirmais bija tās, ka sezonas sākumā 22, 23 cilvēks treniņi nāk. Sezonas vidū 18 un kādi 20. Un pēdējā mēnesī, jā, kad trāpās 11, 12. Tas ir dzīve. Viss labi, Robšek?
Piecas minūtes, centīšos ātri. Zinat, cik svarīga spēle? Sākšu laikam ar pirmo lietu, kas negribētos, lai atkārtojās tā spēle pret Ogri, kad mēs sākām dirsties viens ar otru. Kāds rezultāts nebūtu, paliekam kā viena komanda. Otra lieta par prēmijām, tas nebija joks. Ilūkste cenšas motivēt mūs, un čemodāns tas nav, kā es pateicu, tā ir barsetka, aploksnīte, 200 eiro pa punktu, tas sanāk 600 par uzvaru, par neizšķirt mēs nolēmām ar vadību, ka es neiešu tur dalīt pa 10 eiro, visiem iztērēsim to alumu pēc pēdējās spēles, bet ja uzvarēsim, tad tur pa 30 eiro sanāks. Nezinu, vai tā ir motivācija, bet tāda informācija ir. Bet par to varam laikam uzreiz aizmirst. Davai, mājas spēle, jābūt daudz cilvēkiem, koncerts, alus, tā kā izbaudiet šo dienu, ja? Lai izbaudītu, vajag mazliet pacensties. Kas notika? Nekas neiedeva sodu. Mēs ar spēlētāju normāli parunājam. Spēlētājs sāk rekt. Un tiesnesis pieskrēja, ko tu man pateici? Es saku, neko. Viņš paņēma sarku un iedeva. Sanāca tā, ka tu apmainījies ar vārdiem ar spēlētāju. Viņš saprata, ka tas ir viņam, jā? Jā. Man galvenais pats pēc tam skrien un lamājas tiesnesis. Es lamājos. Jā, mēs tam par viņu skaidrs, ka es arī esmu uzvilcies uz viņu, bet mums jāspēlē vēl 45 minūtes. Skaidrs, ka ļoti grūti tagad par to nedomāt, bet lūgums no manis, lai es saprotu, ka ne pa dēlu, bet vienalga tas ir kad noraida tādā spēlē pie 0-2, tāpēc jāvajag, lai vēl kādu mums noraidītu, jā? Par šito obligāti lūgums padomāt. Mazākumā, bet jūs taču zināt, ka futbolā viss gadās. Tas, ka mēs to varam izdarīt, galvenais jātic, jā?
būs grūti, būs nenormāli grūti. Ja mēs ticēsim, tad var parādīties šančiņš, ja? Davai, neskrienam tur pa galvu, pa kaklu, spēlējam, ko spēlējām pirmā puslaikā, bet vairāk koncentrēšanās aizmugurē, ja? According to our investigative. According to our investigative. According to our investigative. Veči visu cieņu ne tikai par otru puslaiku, arī par pirmo. Neteiksim, ka tiesneši uzvarēja šo spēli, mēs zaudējām šo spēli, bet liels prieks bija par to, ka jūs nepadavāties, kā es arī teicu, ka iespēja būs galvenais ticēt, bijām tuvu, bet tāds ir futbols. Liels paldies visiem, katram, kas šodien gāja laukumā un kas arī neizgāja. Tiešām, man sliktu neko nevaru pateikt, visu cieņu tikai cepuri varu noņemt. MVP arī šodien laikam es negribu dot, jo ļoti daudz es varu sākt. Arča Puslims nospēlēja gandrīz 90 minūtes, Fjodorovs arī janvāri vienkārši, manuprāt, ļoti labi centrs. Daņiks, ko šodien cik lielu darba apjomu, Oļeks kā vienmēr. Artis izgāja labi, Stīvens. Man tiešām varbūt tas ir slikts treneris, ka pēc 1-2 es esmu diezgan apmierināts. Es domāju, ka cilvēki arī novērtē to, ka jūs līdz galam sitāties. Paldies jums par šito. Ainās. Ko es te pateikt? Davai! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Paldies jums, veči! Ko, spēle uzvarēta 2-1. Varbūt tās, kā tu jūties, kādu komentāru kā trenerim par spēli, un tad jau varbūt kas par tālāko atlikušajām pāris spēlēm. Spēle uzvarēta, jā, tikko Džekiem arī aplītī teica, ka ok, paldies Dievam 3 punkti. Pa lielam varējām zaudēt šo spēli, noteikti otro puslaiku bijām daudz sūdīgāki. Noteikti sacerējāmies uz to sarkano kartiņu, sacerējāmies, ka 2-0 rezultāts un aizmirsām pa visām lietām, pa ko esam runājuši pirms spēles. Kā jums pašiem, ņemot vērā, es zinu, ka mums PPK sezonas beigām ir jūtams sastāvu problēmas, cilvēkiem kaut kādas dzīves lietas, traumas. Kā jums ir? Es zinu, ka ir daudz papildinājumu, bet kā jūs jūties kā komanda? Pagaidām ļoti labi. Mums 3 reiz nedēļā treniņi ir. Ir kodoliņš ir. Otrā komanda arī trenējās, ja kas varam paņemt no otrās komandas, lai mēģinātu to lielumu spēlētāju uztaisīt treniņā tā kā ir. Pagaidām nav šī problēma. Es domāju, mums 2. gads un visi vēl uz tādām emocijām riktīgi spēlē. Un apmeklējums ir vēl. Droši vien tā vissvarīgākā. Pateicoties arī šodienas uzvarai, visticamāk, jūs vēl paturiet iespējas pretendēt uz 3. vietu uz pārspēlēm. Es nezinu, man šeit, ka līdz 1. 2. nevar taisniekties, bet tas ir tāds manējs. Varbūt tās, kā tu pacēji, cik jums svarīgi, cik tev kā trenerim ir, jo es zinu, kad es ar Emīlu runāju, kad ir tas mērķis tikt augšā, bet kā tev ir varbūt tās? Tīri futbola attīstības ziņā Ogrei noteikti vajag to 1. līgu kā ēst. Tīri, lai varētu vairāk koncentrēties uz tām pārējām lietām ārpus komandas, jo palikt 2. gadu 2. līgā, tur arī tu bišķīt finanses tā kā izmet, varētu teikt tā, labāk iet augšā, un tad veidot to visu futbola vidi apkārt, kas Ogrei notiek. 4. oktobris, trešdienas vakaras treniņš. Šodienas treniņš būs 11 cilvēki ielikuši plusiņus, tā kā 11 cilvēki plus vārdsargs, tā kā 12 cilvēki. Žiga atkal uzdeva teorētisko jautājumu. Nafīgi mēs vispār trenējamies. 7. oktobris spēle pret Kalupi šovakar. Pilsētā oranžais brīdinājums, nenormāli pūš vējš, un tāda vētra vakarā būšot. Ik pa laikam līdz lietus. Mani Katrīna Dimanta sarunāta, ka uzspēlēs pāris dziesmas pirms koncerta, bet tas pirms spēles. Bet, vajag telti tehnikai. Vai man viņi nafīgi neaizpildīs pa gaisu, es neesmu pārliecināts. Tādi jau redzēs. Mēs esam visi slapši.
Jā, nu mēs beidzīgs audus ir pēc spēle. Teikot, katastrofa dabas. Ūdens līmenis ir tāds, ka es tiešām vairs neliedīšu. Ticamāk, ja bumbuli jau pāri žogam viņi pazaudētu. Man ir savilcēji. Tāpēc mums Katrīna Dimantu paredzēja šodien vēl, kur viņi spēlēs, kā viņi spēlēs, es nezinu. Skudrīnas skraidam nosauju jau. Ka jau banerus liekam karogus kaut kā ar 5 savilcējiem un it kā saule ik plakam uzspīd, bet reāli ir augsts, drēgns un tretīgs. Zini, kā Brāzmās tā iepūš, ka man liekas, ka šos karogus nav laba doma bezsēv, piedodiet, bet es nelikšu vienkārši, sorry, jo mums tā kādam viņi aizaudzot pa gaisu. Lai ir 2, un es viņus vienkārši vēl dubultā noskačošu kaut kā, jo tas vienkārši ir bīstami. Ok. Vēja atrast 33 metru sekundē šobrīd. Brāzmās. Nu, pa cik laika apstākļi diezgan ekstrēmi pat priekš Latvijas, tad mums mazie bumbu padevēji, mēs vienkārši viņiem pateicām, ka, ejiet mājās. Paši tiksim galā. Paši padosim bumbas. It kā Kalup tam piekrita. Redzēs, ko teiks tiesneša inspektors. Uzliks sodu, uzliks, bet, come on. Ir oranžais brīdinājums. Tie ir mazi zēni. Viņus var aiznest. Tā kā pasakā par pilsētas burbu to meitenīti. Kristiāna, Mārtiņa burbuļi šodien būs? Sīņi, es nezinu, man norāvu karogu, 4 savilcējiem pievilkt, tā kā es viņu stumju atpakaļ nebūs. Kataklizma. Šķiet, ka mēs uzstādīsim mūsu apmeklētības antirekordu, bet es to arī izprotu absolūti, jo, skābi, laika apstākļi ir drosmīgi. Iesildamies. Forši. Lietas gaismā izstāst daudz savādāk. Es teiktu, ka mūsu zelts, mūsu dimanti, mūsu fani. Pat šajā laikā viņi ir ar mums šeit. Mīlu vienkārši. Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Šādos laika apstākļos ēdienu gatavošanas dzīvās uguns ir bagie plusi. Lieli. Bet kamēr nav bumbu padevēja, tikmēr kas jādara? Jāiet pašam pakaļ. Viss, 4-0. Nice. FKPPK BetSafe spēlētāji un klubu vadība saka lielu paldies visiem, kas ieradās šajā sestdienas siltajā vakarā, lai klātienē vērotu FKPPK BetSafe uzvaru šovakar LNK sporta parkā. Artis MVP! Kurš uzvarēs? PPK! PPK! Paldies, ka bijāt šajā sūdīgajā laikā šeit! Standarts, vienas bumbas nav. Nekas. Nekas, tas ir dzīve. Zini kā, bet ja tumsā un Lietuva gan tāda neomalīgi vākt nost visu. Kamēr gaisma, tikmēr mājības sajūta.
tas ir. To vācam nost. Krusa tā ir, vēls parāvis. Au! Sāpīgi, reāli sāpīgi. Kas notiek? Ew, Džeki, mums vajag nāzi! Man vajag nāzi, pirms man nav nost uz krusa. Ko 4-0, tas ir skaisti. Jopsi! Tas ir sāpīgi, Aivar. Tu nāc dabūji! Davai, griežam vaļā un mūkam no šajienes. Au! Jop! Ew, tu mums lūs! Paties tiem kokiem! Tu tajā galā pašā! Te ir tumšs, neko nevar redzēt, bet... Oh, shit! Oh! Sāpīgi! Eju, šitā es neesmu piedzīvojuši. Au! Ar muguru skrien! Tā nesāk. Reāli sāpīgi. Laukums tu uz pals no krustas. Šādos apstākļos spēle arī būtu apturēta. Oh, shit! Oh! Ej, tu nost! Pasties, visi baltā krusā. Guļājies. Vēl tas karoks jānoņem. Pēc mašīna, visa balta. Tad normāli. Krusiņi. Sāpīgi. Okay. Es mīlu futbolu arī dažs šiem momentiem.